Mūsu šīs dienas runu skolas ziņu izlaidumā 2 super svarīgi jaunumi, un es jums padalīšos arī par nākotnes plāniem, ko mēs plānojam šeit darīt. Labi, neko negaidām, lēcam laižam. Jā, runu skola strādā Skool platformā. Tā ir tāda starptautiski izveidota platforma, kurā pašlaik ir apmēram 50,000 dažādas komūnas. Te mēs varam redzēt šos starptautiskos komūnu sarakstījumus. Tas patiesībā ir top 3. Pirmajā vietā mums ir Brotherhood of Saint, kur ir vīrieši, dalās ar to, kādas smaržas viņiem patīk. Iedomājieties, pirmajā vietā pasaulē. Šī ir bezmaksas komūna, 7,500 dalībnieku. Pēc tam otrajā vietā ir naudas visādi jautājumi un investīcijas, un trešajā ir kaligrāfijas komūna. Nu, lūk, un te tiešām arī šajā te skolu pasaulē, kurā mēs atrodamies, komūnu pasaulē, jeb skolu pasaulē, ir ļoti daudz dažādas kategorijas, un viena no tām ir valodas, jeb valstis, kuras specifiski darbojās savā naturālajā valodā, dabiskajā valodā. Un šeit mēs redzam latviešu valodā esošās skolu komūnas, te ir 13 pašlaik, kuras ir latviešu valodā, un mēs esam pirmajā vietā. Runu skola ir pirmajā vietā, un tas ir mūsu šīs dienas lielais jaunums, ar ko es jūs visus arī apsveicu, visus mūsu 77 dalībniekus, kā var nokļūt pirmajā vietā un kā var apdzīt Niku Jansonu ar viņu lielo 500 dalībnieku grupiņu, lai kļūtu pirmajā, lai vispār izrautos kaut kur uz priekšu un šajā te rankā uzvarētu, ir jābūt ļoti aktīvai komūnai, cilvēkiem ir aktīvi jāpiedalās, jākomentē, pašam autoram, jeb komūnas izveidotājiem arī ir aktīvi jāpiedalās un ir jābūt izaugsmēji dalībnieku skaita ziņām. Tā kā visos šajos te parametros mēs pašlaik esam pirmajā vietā, tas ir diezgan foršs un svarīgs sasniegums. Starptautiski mēs esam 5. vietā no 50,000 dažādām komūnām, un ja mēs paskatāmies pašizaugsmes, teiksim tā, formāta rādītājs, tad Latvijā mēs esam arī vēl joprojām, protams, pirmajā vietā, bet pasaulē mēs esam 770. apmēram. Un tas mērķis patiesībā ir iekļūt pirmajā desmitniekā arī pasaulē, un es domāju, ka to mērķi mēs arī sasniegsim, jo runu skolas komūna patiesībā ir tiešām super aktīva un dzīvelīga. Lūk, nākošā lieta, ko es gribēju jums parādīt šajās ziņu izlaidumā, ir mūsu pamatīgais darbs, ko mēs esam ieguldījuši tieši balss un dikcijas atvēršanas kursu attīstīšanā, un šajā te kursā, ko mēs esam izdarījuši, un patiesībā mēs esam pirmo reizi kaut ko tik masveidīgi un tik jaudīgi izdarījuši. Latvijā īsti nav šādas te programmas neklātienē. Klātienē balss attīstīšanu var mācīties Latvijā, bet neklātienē mēs esam vienīgie, kuriem ir tik plaša programma. Un es esmu izveidojis tagad, pašlaik man ir 26 dienu izaicinājums, tas ir 26 dienas ar katru dienu apmēram ar 20 minūšu, 25 minūšu gariem treniņiem, kur mēs trenējam gan iekšējo muskultūru, mēs strādājam ar burbuļfonāciju, ar salmiņu, mēs strādājam ar emocionālo bloku noņemšanas jautājumu, kas bieži vien traucē tieši balsi, lai varētu attīstīt. Mēs strādājam ar ļoti daudz dažādas amplitūdas vingrinājumiem, kuri ir sakompilēti no pasaules labākajiem balss pedagogiem, un šos te visus vingrinājumus apvieno tas, ka tos var veikt mājas apstākļos. Mans uzdevums bija viņus sakompilēt un izstāstīt, kā viņus pareizi būtu jāveic. Un zem katras dienas, piemēram, zem 3. dienas, arī katrs dalībnieks pieraksta savus rādītājus, pieraksta, cik sekundes viņam ir, piemēram, vingrinājums ar S burtu ir sanācis. Un tādā veidā mēs arī atbalstam viens otru, mēs redzam, kā citiem veicās, un patiesībā tas arī ir viens no priekšnoteikumiem, kāpēc arī runu skolas komūna tik forši un labi arī darbojās un ir tik labiem rezultātiem. Lūk, un tas vēl nav viss, mums arī šeit ir arī sarunas, jeb podkāsti ar meistariem, šeit piemēram Zani Šmīti, vienkārši fantastiska saruna par balsi, ar ļoti praktiskiem ieteikumiem, mums ir arī saruna ar balsa ārstu Dinu Sumeru, kas viens no vadošajiem balsa ārstiem Latvijā, un ar vienu japāņu vokālo pedagoģu un dziedātāju Akari Tamura, kura dalās par to, kā mēs varam atbrīvoties no emocionāliem blokiem. Tā kā arī šīs sarunas arī dod iespēju paskatīties uz balss tēmu no pilnīgi dažādiem rakursiem. Un, protams, mums ir vēl dikcija, bez dikcijas mēs nekur nevaram, te mums ir dikcijas vingrinājumi, kurus jūs varat veikt un uzlabot arī savu dikciju. Vienot sakot, šis ir bijis mūsu pēdējo mēnešu lielākais ieguldījums, un tas ir mūsu lielais lepnums runu skolā, un ļoti daudzi mūsu komūnas dalībnieki, 77 pašlaik,
laika arī iet šo te izaicinājumu, piedalās tajā un ar ļoti foršiem labiem rezultātiem. Un, protams, ka mēs nedrīkstam aizmirst arī par saviem dalībniekiem. Mēs iesim iekšā kategorijā leaderboards, un mēs varam redzēt, ka mums ir Marita, ir izvirzījusies vadībā no mūsu aktīvākajiem komunas dalībniekiem, un Marita ir apzinusi Līgu Pauliņu, kas bijuši līdz šim pēdējos mēnešos visaktīvākā mūsu komentētāja un līdzdalībniece, un Marita gan all time, gan visu laiku leaderboardā pirmajā vietā, gan pēdējās 30 dienās, gan 7 dienās. Es teikšu godīgi, Maritas triks ir tāds, kad ir vienkārši vajag iet cauri šai balsu un dikcijas attīstīšanas izaicinājumam un katru dienu tiešām arī pierakstīt visas lietas, un tādā veidā arī var nokļūt arī šajā te top rangā. Bet man ir milzīgi pateicība visiem šiem cilvēkiem, kas ir ekrānā. Visi šie cilvēki ir aktīvi dalījušies, komentējuši, atbalstījuši un tādā veidā arī būvējuši šo te brīnišķīgo Runas skolas komunu. Tā kā liels paldies jums par. Jā, un tas ir mūsu nākošie plāni ir iet vairāk tādā pārliecināšanas prasmju kontekstā. Mēs vairāk iedziļināsimies, kas ir argumentēšana, pārliecināšana. Mēs trenēsim šo komunikācijas formātu un to darīsim šeit, Runas skolā, skolu platformā. Tā kā ņemat dalību, piedalieties un neiet cauri gan valsts dikcijas attīstīšanas programmai, gan pārliecināšanas attīstīšanas programmai. Piedalieties arī mūsu iknedēļas konsultācijās, kurās jūs varat tikties ar mani 1-pret-1 un dalīties ar savām runām, uzdot jautājumus un tādā veidā arī augt komunikācijas tēmā. Apakšā šeit ir patās YouTube kanālam ir links, tad ir saite uz mūsu Runas skolu platformu, tā kā nospiežot un pieskaties un tiekamies jau šeit. Tā līdz nākošajai reizei.